Kura matemātika, priekš kam man, kas tad cits būvēs Latviju, ja mēs ne paši, ja ne. Kamēr jauns, tikmēr jāizbauda dzīvi. Un sveicināt Ernests Kazakevičs no Ernesta metodes. Nu, teiktu, šobrīd viens no atpazīstamākajiem matemātikas privātskolotājiem Latvijā, tīpaši TikTokā. Un šodien tāds unikāls podkāsts, kurš runāšu viens pats pagaidām. Un tāda būs divas konkrētas daļas. Pirmkārt, parunāsim par to, kas šobrīd notiek Latvijā, kāda situācija Latvijā, izglītībā. Un tad otrkārt, tāpēc, ka esmu labs puika, es jums arī pastāstīšu, kā ar to visu tikt galā un kā tad cīnīties šajā situācijā. Tātad, kas šodien notiek Latvijā? Latvijā, kā skolēni daudzi sūdzās, ja, ka tās atzīmes krīt uz leju un nav īpaši labi. Un īsti nepalīdz tas, ka kontroldarbs nevar labot. Ja, kādu tur pirmo reizi palaid garām, visi palaid, atzīme ir kāda ir un vairs neko nevar labot. Te uz nākamo kontroldarbu, ja vispār vēl kaut ko var izlabot. Un ja mēs skatāmies tā uz nākotni, ja mums tās atzīmes laiku krītās un skolēni arī vairāk nevar pabeigt skolu, vai arī tikai tāpēc, ka viņiem slikts atzīmes, viņiem nav motivācijas iet fizmatu egzakto zināšanu virzienā, tas nozīmē, ka mums būs mazāk inženieri, un kas tad cits būvēs Latviju, ja mēs ne paši, ja neviens cits jau neatbrauks mūsu vietā uztaisīt to Latvijā. Tāpēc mums pašiem jāražo savi speciālisti, savi inženieri, savi zinātnieki, lai mēs Latviju varētu bīdīt uz priekšu. Un kāpēc tas ir tā parādījies? Tāpēc, ka kā jau es daudziem esmu stāstījis vairākās intervijās, tad bērni nesaprot, kāpēc jāmācās. Nesaprot, kāpēc ir jāmācās. Mūsdienās ir, visādi TikTok, Instagrami un taču, live your life young, tur, kamēr jauns, tikmēr jāizbauda dzīvi, un tur matemātika ir pie, pēdējā vietā bez mazā, kura matemātika priekš kam man noderēs. Un viens no tiem galvenajiem, argumentiem ir tas, ka ir jau tehnoloģijas. Viņas pavilks visi manā vietā, ko es arī ļoti bieži pieminu. Bet tieši mākslīgajam intelektam jābūt iemeslam iespringt, nevis atslābt. Tāpēc, ka no vienas puses, tas daudz ko var izdarīt tavā vietā, bet tam nav jābūt iemeslam atslābt, jo izdarīs manā vietā, tam tieši jābūt iemeslam iespringt, jo ja visu var izdarīt tavā vietā, tad kāpēc, lai darba devējiem uzņēmumam pieņemt tevi, nevis vienkārši mākslīgo intelektu, kurš var strādāt 24/7 pa 30 reizes mazāk samaksu. Tieši tāpēc ir jāiespringst, jo mums jābūt spējīgiem šajā visu laiku attīstošajā pasaulē. Un tam mums ir skola 2030 programma, kas vēl tas, ka viss krīt uz leju, un tur viss mainās. Vēl mums ievieš pārmaiņas pašā skolas sistēmā, kas daudz neapmierina. Un, ja tā vispārīgi varētu pateikt par to jauno sistēmu, tad tā, ka agrāk bija, ka konkrētas tēmas mācīja pamatskolā un pēc tam citas konkrētas tēmas vidusskolā, tad tagad ir tā, ka vispārīgi pa visu māca pamatskolā un pēc tam padziļinātāk par visu atkal vidusskolā. Un tāpēc, ka mums ir vairāk tām tēmām jāizskrien cauri, ir neliels tāds sajukums, un tās tēmas ir izmētātas, un tas varbūt rada to neskaidrību skolēnos. Un tad vēl lielu faktoru spēlē tas, ka daudz skolēni saka, ka ir tā ar tiem skolotājiem, ka vai nu tev paveicās, un labs skolotājs, un tev nepaveicās, un nav tas labākais. Ja? Bet pirms kaut ko saku par skolotājiem, es gribu pateikt, ka man ir pilnīgs respekts par viņiem, jo ziedoties šādai jauniešu būtībā nākamās paudzes attīstībai, tie, kuri vadīs nākotnes uzņēmumus, valsti un visu to, uzņemties par to, lai gan tas skolotāja darbs ir viens no grūtākajiem, viņi tāpat to uzņemās un tāpat to dara, tikai lai tā tad gādātu par mūsu nākotni. Un ja mēs apstāmies uz eksāmena rezultātiem pēdējos gados, tad mēs redzam, ka sablīvējās ap tiem 30%, kur tā kā vispār. Man viena skolniece teica, ka viņa dabūja kaut kādus 42%. Viņa teica, šausmas, ko es tik maz dabūju tur. Un es viņai pateicu to statistiku, viņa tāda, laikam manīm nav tik slikti. Protams, liela daļa spēlē arī
Covid, kas bija pavisam nesen, un liela daļa skolēnu, kas maniem nāk, ir tieši 9. un 10. klase, jo tas nāk, viņiem iekarta Covid tieši tā, ka viņiem bija 7. un 8. klasē. Kā es arī teicu, SVH intervijā, tātad, ka 7. un 8. klase ir viens no svarīgākajiem tēmām, tāpēc tad sākās burti, kur visa matemātika pavisam mainās. Un, ja tu neiebrauc tajos burtos, tad arī grūti aizbraukt tālāk matemātikā. Jo burti atvieglo tātad iemācīties formulas un pārveidot un visu to. Ja. Un, ja tu neiemācies burtus, tev sanāk, ka visas formulas turpmāk būs jāmācās no galvas. Visi pārveidojumi formula. Bet, ja tu zini burtus, tev jāiemācās tikai būtībā dažas formulas, un tās formulas pārveidojot, tu vari iegūt arī pārējās, un tev nav viss jāatcerās. Galu galā, ja mēs bija tas plāns celt tos robežu punktus kaut kāds, ja par to vismaz kaut ko runāja. Un ja mums šobrīd ir tāda situācija, tad var sanākt, ka daudzi paliek aiz svītras. Nu, labi, bišķi tāda pesimistiska nots, bet tagad es būšu labs puikiem un pastāstīšu, kā tad ar šo visu tik galā. Jā, nu, pirmais ir saprast to, ka jāsāk ir tagad. Jo ātrāk sāk, jo labāk. Tāpēc, ka, ja jau ir ievilkts, tad tā kā vislabākais laiks iestādīt koku bija pirms 20 gadiem, otrs labākais laiks ir tagad. Ja. Tāpēc tieši tagad jāsaprot, un tieši tagad arī jāsāk rīkoties. Ja. Jo ilgāk jūs domāsiet, vai to pievērsties vai nē, jo vairāk tās tēmas iekavēsies un grūtāk būs tikt tam cauri. Otrkārt, mums ir sociālajie tīkli, un tas ir mans viens tips. Ja jau jūs sēžat tajos sociālajos tīklos, tad izmantojiet to savā labā. Tad jūs paņemat, tagad pēc šī podkāsta, atverat telefonu, atverat savu mīļāko sociālo tīklu platformu, atverat meklētāju un ierakstat savu to priekšmetu, kur jūs nesaprotat iekšā. Un piesakojiet visiem tiem kontiem, kas stāsta jums saprotamā valodā. Un tad pa vidu visām tām muļķībām, kas būs, muļķībām, nemuļķībām, būs arī kaut kas noderīgs, un jūs laiku būsat tajā priekšmetā iekšā, un tas mums ļoti, ļoti palīdzēs. Un treškārt, tātad saplānot laiku, saplānojiet laiku, jo tātad, ja jūs tas ir visvieglākais veids, kā ietaupīt laiku, ir saplānot laiku. Ja. Jo bieži redz, ka skolēni viņi saprot, ka viņi tagad mācīsies, bet viņi nezina tieši, ko mācīsies. Tev vajag saplānot, kā tu mācies, kad tev brīvais laiks, lai tu visu samanedžētu. Un labi, jūs tagad sapratāt, ja? Jūs sapratāt to, ka tas ir jādara tagad. Jūs sapratāt, sociālajos tīklos piesakošu visiem tiem, un tad jūs esat ieplānojuši laiku mācībām. Bet tad jums tāds, ko tieši darīt. Un tad nāk šī mana grāmata, kuras tieši apraksta, ko tad tālāk darīt. Ernesta metode - efektīvākais veids, kā paaugstināt savu vidēju atzīmi. Un šajā grāmatā pavisam konkrēti ir tieši pastāstīts par to, kā tad, ja parasti skolēns skatoties manas TikTok, viņi saprot, ka to var izdarīt, ka matemātika varbūt nav tik sarežģīta, un ja parādās tā motivācija. Un tad šeit es tieši pastāstu konkrētus soļus, ko darīt, lai uzlabotu savas atzīmes vispārībā. Un, ja mēs apstāmies uz nodaļu nosaukumiem, tad pirmais ir mīti par mācībām. Es iesāku ar mītiem, jo ir konkrētas lietas, konkrēti aizspriedumi, kas skolēniem ir radušies, vai arī vecākiem par mācībām, kas viņiem tā kā bremzē. Ja, un tīri pārkāpjot tos aizspriedumus, jau var izmainīt savu trajektoriju uz labākām atzīmēm. Tad otrā daļa grāmatas sākumam ir tātad mācīšanās teorija, kā iemācīties jebko. Ja. Tad pirms varu teikt konkrētus padomus, ko darīt, tad es no sākuma pateikšu, kā cilvēks mācās, ja, un tad es izklāstu tālāk, kā tas tieši uz skolu. Ja, mācīšanās teorijas pamatā ir tātad 4 galda stūri. Ir tātad treniņš, ir atgriezeniskā saite, ir tātad kāds, kas pasaka virzienu,
un ceturtais ir motivācija. Un tajos četros, tā kā četrās galda kājās, uz kurām turās, ja tā mācīšanās, ja, pa tām seju dziļāk šajā te grāmatā. Protams, arī veselība spēlē lielu faktoru, tāpēc, ka mēs tomēr esam, liekas jums, atkal pie veselības stāstīs, jā, atkal tur visādus tur, atkal mums tās pobaltumvielām, ogļhidrātiem, man es jau visu atklausījos, kas atnāca vēl vienu veselības semināru. Pa lielam šajā grāmatā es tā kā pavisam vienkārši tam visam pieeju, jo es pieņēmu, ka jūs esat atklausījušies to visu, ja jums tur skolās visur tur stāsta. Un jā, tas ir tā kā tiešām noderīgi, un tas ir ļoti labi padomi, bet es domāju, priekš jauniešiem jāsāk ir pa bišķiņam, un tad var iet iekšā advancēti, ja, bet kaut vai ar bišķiņu pietiek. Jo galu galā mēs esam organisms, ja mēs esam no dabas cēlies, jau mēs visi esam ļoti saistīts, ja, un kā mūsu ķermenis tajā brīdī jūtās, no tā ir arī atkarīga savā ziņā mūsu domāšanas spēja. Ja mēs iepriekšējā vakarā esam visu dienu neko neēduši, tikai vienu McDonald's burgeri, ja, un pēc tam aizgājuši gulēt, ja, 4 naktī, ja, un tad mēs atnākam nākamajā rītā, un tagad rakstīsim matemātikā kontroldarbu. Pilnīgi loģiski, ka nevar sakoncentrēties. Ja. Tos arī esmu novērojis savā dzīvē. Tu tik līdz, ja ir kaut kāds, garāks vakars, ja, vai kaut kāds neveselīgāks ēdiens, tas uzreiz ietekmē domāšanas spējas nākamajā dienā. Varbūt nav tā, ka es nevaru tā kā izdomāt, bet vienkārši tas domāšanas process ir ilgāks, ja, un vienkārši to pārbaudas darbu nevar izpildīt laicīgi, jo smadzeņu darbība nav tik ātra. Un tad nākamais mums ir tātad viens princips, kuru daudz neievēro, un otrs princips, ka izklausās smieklīgi, bet strādā. Tad pirmais, tas, ko daudz neievēro, ir vienkārši pievērsties mācībām, kad tu esi skolā. Liekas, ka pašsaprotam, ko tā ir stāstīja. Bet mēs zinām, ka tas ir kā pareizi darīt, bet mēs to vienkārši nedaram, ja, kaut kādu iemeslu dēļ. Tā kā skolēni, viņi atnāk un tur es nesaprotu šo matemātikas tēmu, skolotāji skaidro un nesaprotam. Un es viņam paprasu, tu esi izpildījis pēdējo matemātikas mācību, viņš pasaka, nē, man bija citas lietas, man bija slinkums. Ja. Un es tāds saku, tas ir daļa no tā, kas ir izveidojis. Ja tev to atzīm, varbūt tad nemaz skolotājā nav tā vaina. Un ļoti pieeju šajā grāmatā tam principam, ka mācāmies skolā un atpūšamies mājās. Un jums atkal tāds Ernest, ko tu stāstīji, ja? Loģiski. Ja? Bet ja mēs tā padomājam, ja, kā mūsdienu jaunieši dara, ka viņi skolā stundu laikā sēž telefonā, ja, un ielaiž to mācību vielu, un pēc tam mājās viņiem tā arī jāatstrādā, lai viņi uzrakstītu sekmīgi. Tas sanāk ir otrādā, ka viņi skolā sēž telefonā, un pēc tam vakarā visu vakaru mācās. Un es saku, ka dariet otrādāk, ja, ka jūs skolā, ja, jūs esat, ja, jo tāpat jūs neko citu nevarat izdarīt. Ja, jūs tur skrūlējat, ja, to Instagram, TikTok un tā, bet tas ir viss. Ja, un jūs gribat TikTok skrūlēt cietā skolas krēslā, vai jūs TikTok gribat skrūlēt mājās siltā dīvānā. Ja. Un tieši tā, ja jūs atnācāt uz skolu, tad izmantojat to laiku maksimāli mācīties, lai jūs pēc tam maksimāli pēc tam ir brīvs laiks darīt savas intereses. Ja. Jūs būsiet pārsteigti, ja jūs tīri koncentrējaties, ja, un izpildat soli pa solim, ko jums skolotājs saka, un izpildat mājas darbus, tad jūs būsiet pārsteigti, cik daudz brīvā laika jums pēc tam paliek. Jums nevajadzēs vairāk tik ilgi gatavoties kontroldarbam, jo tēma jau būs saprasta. Jums nevajadzēs vairs tik ilgi pildīt mājas darbus, jo jūs jau skolā būsiet sapratuši un daļu jau izdarījuši skolā. Un jums būs vairāk laika priekš sevi, jums vairāk laika iet ar draugiem ārā, jums vairāk laika kaut kādā pašā telefonā sēdēt vai spēlēt video spēles vai nodarboties savu mīļāko sportu hobijiem. Ja. Tie tāpēc, ka jūs izmantojat maksimāli to laiku, ko jūs pavadat skolā, arī mācībām. Ja. Tā, lai, tā kā jūs nevarat izvairīties, jums būs kaut kāds darbs jāiegūt, lai jūs dabūtu sev to sekmīgu atzīmi. Tad mans ieteikums ir darīt to darbu skolā, nevis mājās. Un kā to panākt, ja, kas ir smieklīgi, bet strādā, ir konkrēti pirmais solis. Tāds, wow. Nevēlti ir radies tāds stereotips, ka pirmajā solā sēž tikai, ka sēž visi šie skolotājs mīluļi un gudrīši,
Bet nav tā kā netīšām, ka tāds stereotips ir radies. Ja es varētu pateikt vienu padomu, vienu lietu, ko tu varētu izdarīt, un vairāk neko citu, un es tev būtiski uzlabotu atzīmes. Un ja tu vēl izdari to, ko skolotāji saka, tā kā, tas izmainīs visu būtiski. Jo es pamanīju to, ka es parasti pats sēžu vienmēr. Es nesēžu pirmajā solā, tāpēc, ka man ir augums 2 metri. Es neesmu tik nekaunīgs. Ja? Es vienmēr sēžu otrajā solā pašā maliņā, lai es vienam netraucēju to skatu. Un tādā veidā man ir būtībā privāta stunda ar skolotāju. Un tagad es atkal biju 1 stunda krievu valoda, kur man sanāca sēdēt aizmugurē. Tad es jūtu tādu atšķirību starp, cik grūti ir pievērsties, ka tev viss tas bardaks, ja, kas notiek pa vidu. Ja. Varbūt tas nav gluži bardaks, ja, bet nezinu. Viens tur, pildspalvu mētā, otrs tur sarunājās, kaut kādas jaunākās baumas, ja, izplat un kaut ko tādu. Un tad dzirdēt pāri visam un pievērsties pāri visam skolotājiem, tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Tāpēc tas ir tā kā lielākais čīts, lielākais triks ir vienkārši apsēsties pirmajā solā. Ja. Parasti pirmajās solos brīvas vietas, tā kā tur nav problēmu. Vienmēr atrast vietu, un, ja ir aizņemtas, tad droši vien, ka daudzi, kas sēž pirmajā solā, kuri nezina šo triku, būtu gatavi arī pārsēsties uz aizmuguri, un tā kā vienmēr kaut ko var sarunāt. Ja. Tādā veidā maksimāli izmantos laiku skolā, lai tātad maksimāli daudz brīvā laika būtu pēc skolas. Un tad nākamā nodaļa ir viena lieta, kas jāzina par skolotājiem. Gribot vai negribot, ja, kamēr mums mācības nepasniegs robotu un mākslīgais intelekts, kaut kādu daļu spēlēs arī mūsu saskarsme ar skolotājiem, lai mēs kā gribētu, lai maksimāli objektīvi būtu tie rezultāti. Tomēr, ja kamēr mums būs cilvēki iekšā, ja vienalga, cik centīsimies būt objektīvi, tāpat jau kaut kāda subjektivitāte būs iekšā. Un es nesaku, ka jums jāpārtop skolotājs mīluļiem un klēpju sunīšanu. Jums vienkārši jāuztur labas profesionālas attiecības ar skolotājiem. Pareizāk sakot, vienkārši nesagandēt tās attiecības. Jo vienīgais veids, kā tu vari palikt uz otru gadu, vienīgais veids, kā tu vari dabūt nesekmīgu atzīmi, ir, ja tu saškarē attiecības ar skolotāju. Jo visi skolotāji, neviens negrib tev atstāt uz otro gadu. Neviens negrib ieriept, ja tev to nesekmīgo gadā. Ja. Visi vienmēr dos tev iespēju. Visi dos tev iespējas atnāk uzrakstīt papildus darbiņu, atnākt uz konsultācijām, izdarīt to un to un to. Ja, vienīgais veids, kā tu vari nenokārtot priekšmetu un palikt uz otro gadu, ir, ja tu sačkarē attiecības ar skolotājiem un viņi tev nepiedāvā iespēju labot. Tāpēc šajā nodaļā es pasaku konkrēti, kā uzturēt šīs labās attiecības un konkrēti, kā arī viņas labot, ja viņas jau ir sagandētas. Un tālāk es iedalu priekšmetus 3 veidos. Nav noslēpums, ka katram priekšmetam ir jāgatavojas nedaudz savādāk. Ir daudzas īpašības, katram priekšmetam dažādi aspekti, kas to priekšmetu izmaina. Ja? Tātad es iedalu 3 veidos, ja? Konkrētos 3 veidos, un es pastāstu, kā tieši kuram gatavoties, kā pievērsties, kā trenēties, kas ir tā priekšmeta lietas, kuras jāuzspiež, kuras lietas var tieši efektīvākās. Ja, protams, var arī savādākā veidā to priekšmetu iemācīties, bet ja, tāda efektīvākais, ja, kas dos tev vislielāko atdevi no tā, ko tu ieliec iekšā, katram priekšmetam, lai tu lieki nepavadi laiku uz citu lietu darīšanām. Un tad ir pats galvenā grāmatas odziņa, kā sagatavoties kontroldarbam, pat ja negribās. Un šajā nodaļā spēlē 3 galvenās lietas. Ir tātad pirmkārt, ir saprast efektīvākas metodas, kā gatavoties kontroldarbam. Otrkārt, ir viens psiholoģiskais triks, ko var pielietot, lai pierunātu sevi. Un treškārt, ir viens tāds svarīgs brīdis gatavošanās kontroldarbam, viens svarīgs moments. Un, kas izšķirs to, vai tu mācīsies kontroldarbam pusstundu, 45 minūtes, vai 2 stundas un 3 minūtes. Ja, labi, es būšu jauks cilvēks, jums pateikšu. Šis brīdis ir tad,
ka tieši kad ir viena no pēdējām stundām pirms kontrola darba, ir stundas beigas, un skolotājs saka, labi, mēs beidzam stundu, un, ja jums interesē, es jums pastāstīšu, kas būs kontrola darbā. Un šis tas moments, ka visi beidzot, matemātika beidzās, visi savelk somas, ir bardaks, un visi iet ārā, jau gatavojas, rakņājas pie tām mantām un laiž garām to, ko tagad skolotāja teiks. Bet šis tieši ir tas moments, kad ir tā kā jāatver pieraksts klāt, jāpaņem pilspala un jāpieraksta vārdu pa vārdam, ko skolotāja pasaka, kas būs kontrola darbā. Ja. Lai tu zinātu vakarā tieši, konkrēti, kam gatavoties, un tu neņemtu liekas tēmas. Biežākais, ko es redzēju, kāpēc skolēni ilgi gatavojas vai tās vairākas stundas pavada, ir tāpēc, ka mācās kaut kādas jaunās lietas, kas nebūs tajā kontrola darbā. Jā, tāpēc, ja mēs konkrēti spētu pierakstīt, kas būtu, un konkrēti tam arī gatavotos, tad mēs ar diezgan mazu piepūli varētu sasniegt to labo rezultātu. Tā kā, ja es apstos uz saviem pēdējiem 12 gadiem, vadīju skolā, tad man vienmēr labākās atzīmes bija pie tiem skolotājiem, kuri pateica, protams, ne visi ir tik atklāti par tiem kontrola darba tēmām, bet jāņem katrs tas čīts, katrs tas triks, ko mēs varam paņemt, ja maksimāli izsūkt no tā skolotāja. Ir daži skolotāji, kas vairāk saka, un daži, kas mazāk saka. Bet to vienmēr esmu pierakstījis. Vienmēr esmu pilnīgi pierakstījis punkts punktā. Un tagad esmu pierakstījis konkrēti, un konkrēti tam arī gatavojies. Tur man vienmēr ir bijušas labākās atzīmes. Ja. Šis ir viens no svarīgākajiem punktiem. Ja, un tu beigās grāmatā ir pa privātskolotājiem. Es esmu privātskolotājs. Ja. Loģiski pa privātskolotājiem. Pirmkārt, tas ir tā kā diezgan, es reiz saku, ka tas diezgan neobjektīvi, jo es pats pasniedzu matemātikas privātstundas. Un ko es teicu stāstīšu, vai jums iet pie privātskolotāja vai nē. Tā kā, ja man tas ir tā kā biznesa ziņā izdevīgi jums pateikt, ka jānāk pie privātskolotāja. Es reiz to pasaku. Bet, ja mēs apstāmies vispār uz matemātikas industriju kā tādu, mēs redzam to, ka tāda atzīmes krītās, darbus nevar labot. Tas nozīmē, ka vairāk jāpievēršās mācībām. TikToks jaunās tehnoloģijas nepalīdz skolāriem vairāk pievērsties darbam. Un, līdz ar to tas nozīmē, ka privātskolotāji paliks arvien pieprasītāki. Ja bērns nevarēs pats koncentrēties, viņam vajadzēs kādu, kas ar mietu bišķi pabaksta tajā virzienā, kas sēdēs viņam blakus un stāstīs to visu. Un arī ne tādā parastā veidā, bet interesantā veidā, lai skolāni interesētu, tādi privātskolotāji pieprasījums pieaugs. Tad pretī jaunie privātskolotāji, kuri gribēs pasniegt to matemātiku, atkal samazināsies. Jo būs arī mazāk skolēni, kas ar izcilām sekmēm un mīlestību ar matemātiku iziet ārā no skolas. Ja, bet arī vairāk paliks pieprasījums. Ja, mums tāda kā kustība, ja, tā kā pieprasījums, ja, tā kā ja mēs sakām no ekonomikas, ja pieprasījums palielinās, ja, un piedāvājums samazinās. Ja, un tad nonāksim pie tā, ka cenas celsies, un privātskolotāji arī paliks arvien pieprasītāji. Protams, vienmēr būs variants, ja, ka varēs tur, teiksim, palēto paņemt kaut kādu skolēnu, kas vienkārši palīdz, ja, bet tieši priekš tādiem privātskolotājiem, kuriem ir pieredze un kuri var ar bērnu komunicēt tādā veidā, ar bildītēm, ar vizualizācijām, ar mūsdienu trendiem un tādā veidā, lai jaunietim neliekas tas kā vēl viena atsēdēšana, bet tā kā bez mazliet ar čomu parunāties par matemātiku, tādā veidā vieglāk ir uztvert. Un tāda privātskolotāja būs ļoti pieprasīta, un to es arī pasaku. Un tad vai vajag privātskolotāju? Tas ļoti atkarīgs. Ja. Ir daži cilvēki, kuriem vajag, un dažiem pietiek ar nelielu grūdienu, un viņam obligāti nevajag privātskolotāju. Ja? Bet kas ir labums no privātskolotāja, ka tā kā mums pašiem ir ļoti grūti saņemties. Ja? Un ja tev būtu tāds tāda feature, ka tev ir konkrēts laiks katru dienu, kur tev tā kā tu jau esi samaksājis, tev nav variantu, tev ir jāierodās, un tā stunda ir jāparunā par matemātiku. Ja? Un tad stunda, ja tas ir stunda, sanāk, nedēļā tas būtu kaut kāds aptuveni 52 stundas gadā, un iedomājies, cik daudz progresa par to.
var pa to laiku izdarīt, tikai pavadot vairāk laika ar matemātiku. Ja. Tas arī ir veids, starp citu, kā ģimnāzijās. Ja. Vienmēr izceļās matemātika, tāpēc mēs vienkārši pavadām vairāk laika ar matemātiku. Mums ir vairāk stundas. Ja. Un ne obligāti mēs skrienam pa priekšu uz tēmām, bet mēs ejam katrā tēmā dziļāk iekšā, pavadām vairāk laika ar katru tēmu, tādā veidā izprotot to tēmu vairāk. Ja. Teiksim, ja mēs skatāmies matemātikas olimpiādēm, tad teiksim, tur nav vairāk tas, vai tu zini, vai tu nezini, un tur tēmas nav nemaz tik revolucionāras. Nevar būt tas, ka tu atver to olimpiādas lapu, šo tēmas neesmu mācījies. Tā nav. Ja. Tēmas visiem ir saprotamas, visiem zināmas, bet olimpiādās atkal lien iekšā tik, cik tu daudz saproti to tēmu. Vai tu saproti, kas ir saskaitīšana, vai saproti, kas ir tas, ja, vai tu saproti tās virknes, ja, vai varbūtību teoriju. Ja, skolā man teikuši, kāpēc, priekš kā man rēķināt ir taču kalkulātori, ja, priekš kā man mācīties reizināšanu, piemēram. Un tas viņiem tā kā paprast pretī, ja, kāpēc mēs par bērnu dārzā mācījāmies, ja, vai sākumskolas pašā sākumā saskaitīšanu. Ja. Kāpēc mēs mācījāmies? Varēja uzreiz bērniem iedot kalkulātoru, parādīt 2, krustīņš 2 un dabūt rezultātu. Ja, bet tur jau ir tā lieta, ka ja mēs nesapratīsim, ja bērns tā kā neiemācīsies to saskaitīšanu, nesapratīs, kas tas būs, viss, ko viņš sapratīs par saskaitīšanu, ir, ka 2 krustīņš 2 ir 4. Un tas ir viss. Ja, tā kā, kā tu zini pareizo atbildi, tu vari dabūt pareizo atbildi, bet tas nenozīmē, ka tu saproti matemātiku un nesaproti, ka tu izproti saskaitīšanu. Tas nenozīmē, ka tev jau būs pišķi savādāks piemērs, ka tu viņu arī sapratīsi. Tas ir ļoti svarīgi. Tagad jums tāds, ok, tad es sapratu. Ja? Tātad es sapratu, ka tas ir jāsāk darīt tagad. Es sapratu to, es piesako visiem tiem sociālajiem tīkliem, tagad man TikTokā rādīsies noderīgas lietas. Es saplānoju atvēlēt savu laiku mācībām. Jā, tagad es uzzināju šos konkrētos, es nopirku grāmatu, uzzināju, kas man ir konkrēti jādara, kādās sfērās man ir sevi jāpielāgo, vispārīgi priekšmetos. Un tev ir tāds, ok, bet ko man darīt, es gribu tieši matemātikā uzlabot. Un ko es esmu atradis, ko esmu redzējis, kas jauniešiem, arī es tagad, ar ko es arī nodarbojos, ir tātad 3 lietas, kas jauniešiem ir ļoti svarīgas un kas viņiem ir palīdzējušas, ja tieši manā šajā programmā Ernesta skolas visvairāk attīstīties. Ja, kas ir 3 lietas. Tātad pieejamība, pieejams, saprotams un bez liekas laika tērēšanas. 3 konkrētas lietas. Ja, un tās visas attīstu tagad Ernesta skolā. Kur tātad mums ir skolēni, kuri vairāk grupu nodarbības. Un tas ir tiem tieši, kuriem nevajag būtībā 1-uz-1 privātu skolotāju, kuriem nav jēga tērēties pie maniem lielas naudas, jo man cena diezgan ātri uzaugusi. Un tas ir tieši tiem pa vidusceļš, ka pamēģināt tādā veidā, nemetot lielu naudu. Un tikai tad, ja nesaprot, tad iet pie privātu skolotāju. Un tieši tādā veidā, uzspiežot uz pieejamību, saprotamību un bez liekas laika tērēšanas, es jau savācu jau kādus 47 skolēnus, un esmu apsolījis sev, tātad viņiem, tiem, kas ir Ernesta skolā, izdarīt visu, lai viņi tiktu pie savu mērķa, atzīmes pauka, kāds tas, kuram ir. Vienam ir dabūt pa 1 balvu augstāk atzīmes, vienam ir vismaz dabūt sekmīgu, otram ir tas, ka viņam tagad vienai meitenei bija nesen tā kā trauma, un tad viņi netiek uz skolu, un tā viņi izmanto Ernesta skolai tiktu klāt tām mācībām un nepalaist daudz ko garām. Jā, tā kā pašās beigās, ko es gribētu pateikt, tātad vēlreiz attinot visu bildi uz apakaļ. Tātad pirmajā daļā mēs runājam par to, ka tātad atzīmes krītās, un ja atzīmes krītās, tad mums ir tas risks, ka nebūs nākotnē vairāk inženieri, kas būvēs Latviju tālāk. Tad mums ir tās tehnoloģijas, kas jauniešiem liekas, ka atslābinās, bet tieši, lai jauniešiem liek atslābt, bet tieši otrādāk tam jābūt iemeslam iespringt. Tad mums ir šīs mainošās skolas programmas un viss tas, tad mums ir Covid, kas baigi iedragāja mums to visu
dzīvi. Ja? Un ja mēs apstāmies eksāmena rezultātu 30%, ja? Visi sablīvējās. Un ja mēs plānojam celt to robežu virsmu, tad arī vairāk paliks aiz svītras. Ja? Tā kā mums nav tā labākā situācija, tāpēc jums teicu, ja, sākat tagad, piesakojiet sociālajos tīklos, saplānojiet savu laiku, iemācieties tieši, ko jums darīt, lai jūs lieki neveistot laiku uz nepareizajām lietām. Un tad, ja jūs tieši gribat attīstīt papildus savu matemātiku, vienkārši pavadīt ar matemātiku vairāk laika, vai jūs vienkārši gribat būt tā kā manā apkārtnē, tad jūs varat arī būt Ernesta skolā. Jā. Ko lai pasaka? Ja? Tātad, ja jūs gribat vairāk informācijas par uzzināt, ejiet uz ernestametode.com, tur ir grāmata, ja, skola, vispārējais. Ja, un pēdējais, ko es gribu jums tā kā novēlēt, ja, tātad pirmkārt apsveicu ja, to, ka skolas jau sākums jau ir iesācies, un jūs esat izturējuši pirmos 1-2 mēnešus, un tad vēl bišķiņ palika, ja, turaties, un beigšu ar to, ar vienu tādu slavenu profesoru, man tagad pazuda viņam vārds, bet viņam ir tāds ideāls, tāds teiciens, ja. Tātad saprotiet, nevis iegaumējiet. Mācieties principus, nevis formulas. Paldies, ka skatījāties, un tiekamies nākamajā podkastā. Ko es kādu rīku izmantoju? ChatGPT. Dažreiz ir halucinācijas, vajag iziet cauri. Ja? Bet no otras puses matemātika ir visur.